Sveiki Vēža martā, skatāmies, kādu enerģiju Taro redz apkārt Vēža zīmē. Maks ietver sevi ļoti lielu pašpietiekamību, prasmi rīkoties, izmantot savus rīkus, savas rokas, savas instrumentus, un šis ir mēnesis, kad jūs varat vienpersoniski izdarīt ļoti daudzas lietas. Tātad plānojiet, rādiet citiem, piedāvājiet, sarunājiet, palieciet pamanāms, reklamējieties, dalieties. Apkārtējā pasaule ļoti labprāt pašlaik tver jūsu prasmes, jūsu mākas, jūsu piedāvājumus. Jums atliek tikai to piedāvāt. Ja? Tātad neturiet sveci zem pūra un tiešām jums ir daudz ideju, daudz jaunu kaut kādu domu, ar ko jūs varētu dalīties apkārtējiem. Tas varbūt gan profesionālajā jomā, bet tas varbūt arī kaut kādā sevi pašizaugsmes jomā. Jā, darbs Vēži. Darbā daudzas lietas atkarīgas no apkārtējiem cilvēkiem. Darba biedri ir jums stimulējoši, aktivizējoši, savā ziņā tas rada kaut kādu hausu, kņadu, nemieru, un darba dienas neiznāk pavadīt tik rāmā garā, kā iespējams gribētos, bet savā ziņā darbs ir tā vide, kur mēs arī vislabāk varam mācīties aktivitāti un sevis pierādīšanu. Šeit sadarbība ar apkārtējiem ir ļoti auglīga, jo viņi uzdod tempu. Viņi tā kā mazliet jūs piešķir jums uguni un paraugieties tā, lai jums un jūsu darba kolēģiem, sabiedrotiem, klientiem, visiem apkārtējiem būtu interesanti kopā ar jums, lai tajā jūs atrastu kopīgu mērķi, kopīgu varēšanu, un tad jūs varat sasniegt ļoti daudz. Privātā dzīve. Te ir tāda mērķa sasniegšana. Zižļu karalis saka, ka privātajā dzīvē notiks daudz aktivitāšu, daudz darbību, ļoti tā kā atplaukst enerģija, tā kā gribas pēc iespējas vairāk dot, tāda intimitāte, seksualitāte varbūt pastiprināta, pavasars klāt, un ja jums nav tādu nodomu, tad varbūt to var mazlietiņās piešķilt. Jā, prieks, kustība, darbīgums, iespējams vajadzētu ar partneriem kopīgu kādu hobiju, kādu izbraucienu, varbūt kādu sporta vai kultūras pasākumu, kur ir iespēja būt skaļumā, troksnī, kņādā, apkārt cilvēku, un tas tā kā rada tādu jaunu vilni un jaunu prieku. Tiem, kas pašlaik tikai meklē savas attiecības, Zižļu karalis sola aktivitāti šajā jomā. Sievietēm tā ir iespēja satikt ļoti pašpietiekamu, ļoti interesantu, iespējams inteliģentu, bet nezinām kādu vīrieti, katrā ziņā jums viņš noteikti patiks. Vīriešiem, tiem, kas meklē pašlaik attiecības, vajadzētu pašiem uzņemties lielāku iniciatīvu un izrādīt tādu, gribētu teikt, netradicionālu aktivitāti, bet nepārprotiet mani. Ja? Tātad priekš jums neparastu aktivitāti partnerības meklējumos. Un padoms. Padoms ir mīlnieki. Mīliet un ļaujiet, lai jūs mīl. Manuprāt, lielisks mēnesis gaidāms jums Vēži, un lai jums izdodas to pavadīt vislabākajā veidā.